Sveiki! Šoreiz ķersimies klāt vienai, manuprāt, ļoti svarīgai tēmai – insulīnam. Un nē, runa nebūs tikai par diabētu. Mēģināsim kopā atklāt, kā šis varenais hormons ir saistīts ar svaru un kāpēc tā loma ir daudz plašāka nekā vairums no mums ikdienā aizdomājas. Tā, nu ko, sākam! Sāksim ar jautājumu, kas cerams liks nedaudz aizdomāties. Ir tāds populārs uzskats. Ja nav diagnozes diabēts, tad par insulīnu var galvu nelauzīt. Bet vai tiešām tā ir? Tāpēc šodien iziesim cauri, soli pa solim, kāpēc šis pieņēmums nevienmēr izrādās patiess. Jā, tātad paplašināsim savu redzesloku. Palūkosimies uz insulīnu ārpus tās ierastās diabēta kastes. Ir pienācis laiks ieraudzīt šo hormonu pavisam citā gaismā. Labi, kas tad īsti ir tas insulīns? Ja jāsaka pavisam vienkārši, tas ir kā tāds mūsu ķermeņa kurjers. Tā galvenais darbiņš ir paņemt glikozi, cukuru, no asinīm pēc ēdienreizes un smuki nogādāt to šūnās, kur tā pārtop par enerģiju. Ārkārtīgi būtisks process, bez kura mēs vienkārši nevarētu funkcionēt. Tagad apskatīsimies, kā visam šim mehānismam būtu jāstrādā ideālā pasaulē. Iesim cauri visam procesam soli pa solim, lai redzētu, kā izskatās veselīga, labi funkcionējoša ķermeņa reakcija. Viss sāks ar to, ka mēs paēdam. Pilnīgi dabiski, ka glikozes līmenis asinīs paceļas. Kā atbild uz to, aizkuņķa dziedzeris izdala insulīnu. Šis mūsu kurjers insulīns kārtīgi paveic savu darbu, atdod glikozi šūnām. Un, kad darbiņš padarīts un glikozes līmenis ir atkal normāls, arī insulīna daudzums asinīs smuki nokrīt atpakaļ sākuma pozīcijā. Būtībā tā ir kā tāda perfekti noregulēta bioloģiskā mašīna. Viss notiek efektīvi un precīzi. Bet kas notiek, ja šajā mehānismā pēkšņi kaut kas, tā teikt, salūst? Un te mēs nonākam pie problēmas pašā saknē, jo ir situācijas, kad šī elegantā, smalkā sistēma vienkārši pārstāj darboties kā nākas. Tagad tad arī papētīsim, kas īsti notiek, kad šis mehānisms sabojājas. Iedomājieties, šī perfekti ieeļotā mašīna pēkšņi sāk, ķerties. Un viss process, ko mēs tikko aprakstījām, tiek izjaukts. Mehānisms ir salūzis, un sekas šim vienam bojājumam ir daudz nopietnāks nekā sākumā varētu likties, jo tās, aizsāk tādu īstu ķēdes reakciju. Lūk, kas notiek. Cilvēks paēd, insulīns izdalās kā parasti, bet tas vairs nespēja paveikt savu darbu. Šūnas to vairs, tā teikt, nedzird. Var to salīdzināt šādi. Insulīns ir kā atslēga, bet šūnu slēdzene ir nomainīta, un atslēga tajā vairs nedara. Glikoza paliek asinīs, bet šūnas tikmēr cieš badu. Un tieši šī viena problēma, atslēga nedara slēdzenei, aizsāk īstu aburto loku. Tādu negatīvu seku virkni, kas viena otru tikai pastiprina. Paskatīsimies uz to atkal soli pa solim. Tātad pirmkārt, un tas ir pats galvenais, šūnas nesaņem enerģiju. Tās burtiski badodas par spīti tam, ka asins ir pilnas ar glikozi. Un kas notiek, kad šūnas ir izsalkušas? Tās sūta signālus smadzenēm. Hei, mums nav enerģijas, vajag ēst. Un rezultāts ir pastāvīgs izsalkums. Pat ir cilvēks tikko ir kārtīgi paēdis, ķermenis tiek vienkārši apmānīts. Un trešās sekas ir tās, kas vistiešākajā veidā ietekmē svaru. Ko ķermenis dara ar visu to glikozi, kas palikusi asinīs un netiek izmantota? Tas to rūpīgi noglabā rezervē tauku veidā. Lūk, tā ir tā tiešā saikne starp salūzušo mehānismu un svara pieaugumu. Bet ar to viss nebeidzās. Pats interesantākais ir organisma reakcija. Tā kā šūnas neuzņem glikozi, ķermenis izdara kļūdīnu secinājumu. Tātad problēma ir insulīna trūkumā, tāpēc tas dod komandu aizkuņģa dziedzerim. Ražo vēl un vēl vairāk. Problēma netiek atrisināta, bet gan, diemžēl, tikai sāsināta. Jāatzīst, visam šim procesam, šai ķēdes reakcijai, ir arī savs oficiālais nosaukums. To sauc par insulīna rezistenci. Tas ir stāvoklis, kad ķermeņa šūnas kļūst nejutīgas, rezistentas pret insulīna signāliem. Viss, par ko mēs tikko runājām, tas nepārtrauktais izsalkums, enerģijas trūkums šūnās un svara pieaugums, tas viss ir šī viena stāvokļa sekas. Un cik liela tad kļūst šī problēma? Atcerieties, kā ķermenis centās kompensēt, ražojot vēl vairāk insulīna? Lūk, insulīna rezistences gadījumā tā līmenis asinīs var būt 5 līdz pat 7 reizes augstāks par normu.
Tikai iedomājieties, tas ir milzīgs pārmērīgs pieaugums. Un galvenais secinājums šeit ir diezgan skaidrs. Šis pastāvīgi paaugstinātais insulīna līmenis ir ļoti kaitīgs. Tas ietekmē ne tikai figūru, veicinot tauku uzkrāšanos, bet arī rada nopietnus riskus veselībai kopumā. Tāpēc šis noteikti nav tikai kāds kosmētisks jautājums. Līdz ar to galvenais jautājums paliek – ko darīt? Ja šis smalkais bioloģiskais mehānisms ir salūzis un novedis pie šāda apburtā loka, kā pār to ir iespējams atgūt kontroli? Un šis ir jautājums, kas ne tikai apkopo visu, ko esam izrunājuši, bet arī, protams, liek domāt par risinājumiem.